Sveicināts! Man patiešām prieks tevi redzēt šajā jaukajā vakarā. Saulīt vēlu vakarā sēžas zelta laiviņā. Rītā agri uzlēgdama atstāja laivu līgojot. Saule drīz iegrims jūrā. Tad viņa redzēs, kas tur jūras dziļumos mīt. Es arī gribu redzēt. Siļķītē divmeitiņas staigā sānus grozīdamas. Pretī nāca menču dēli, cepurītes cilādami. Labi, lai būtu siļķes un mēncas, bet kā ar haizivīm? Nezinu, Artūriņ, haizivs man šķiet šajā jūrā gan nedzīvo. Ja nu vienīgi kāda nāra. Tās ir meitenes ar gariem matiem un zivs astēm. Braucam jūrā, es gribu viņus redzēt. Smaga, draugi, gan tā laiva. Varbūt pārsēdīsimies tur, tajā laivā, kas ir jūrā. Kā labi, ne? Iesim. Artūri, bet tu esi dzirdējis pasaku par mazo nāriņu? Un kā tu domā? Protams, ka ne. Nu, dzirdēji. Brencim nemaz neinteresē pasaka par mazo nāriņu. Vainīgs. Viņam interesē stāsts par mazajām ziltiņām. Brencim neinteresē nāras, viņam patīk tikai zivis. Brencis tā sasapņojas, ka pasi iekļuvis tīklos. Stāsti ātrāk to pasaku. Nāra ieraudzīs manu kroni un pati atpeldēs. Nu sāc taču. Tur tālu jūrā. Ūdens ir tik zils, kā viskošākais rudzupuķes zieds. Un tik dzidrs kā pats tīrākais stikls. Vai zināt, draugi, kas tur dzīvo? Tur dzīvo jūras ļaudis. Brencim bail no slapjuma, tāpēc viņš paliks krastā, pats vainīgs. Vai zināt? Tur tālumā, tur apakšā dzelmē nav viss baltas smiltis vien. Tur ir dažādi, fantastiski, neparasti stādi. Un zivis starp tiem kustas tāpat kā mums virs zemes starp kokiem lido putni. Un tur atradās jūras ķēniņa pils, visdziļākajā dzelmē. Un ķēniņam bija 6 ļoti skaistas meitas, bet jaunākā pati skaistākā. Viņai seja bija kā rožu ziedlapiņas un acis zilas, kā visdziļākā jūra. Kad nāriņai palika 15 gadu, vecmāmiņa viņai izrotāja matus ar jūras lilijām, un pirmo reizi viņa drīkstēja pacelties virs ūdens un ieraudzīt cilvēku pasauli. Un ko viņa ieraudzīja? Viņa ieraudzīja brīnumu skaistu baltu kuģi. Un, kad viņa palūkojās pa lodziņu iekšā kuģī, viņa ieraudzīja princi, brīnumu dēļu princi ar melnām acīm. Princis svinēja savu 16. dzimšanas dienu. Bet tad pēkšņi sākās vētra. Nolūza kuģa masts, un tad arī pats kuģis pārlūza uz pusēm. Jā, un princis nogrima jūrā. Protams, Artūriņ, ka nāriņa izglāba princi. Viņa pacēla viņu uz rokām, aiznesa krastā un nolika baltajās smiltīs. Kad princis pamodās, viņš neatcerējās, kas viņu izglābs. Bet nāriņa dziļajā jūras dzelmē skuma. Vecmāmiņa nāriņai stāstīja, ka nāras dzīvojot 300 gadu. Bet nārām nesot nemirstīgs dvēseles kā cilvēkiem. Un pēc 300 gadiem nāras pārvēršoties par jūras putām. Nāriņa ļoti vēlējās nemirstīgu dvēseli. Bet nemirstīgu dvēseli varēja iegūt vienīgi tad, ja nāru iemīl kāds cilvēks un tik ļoti, ka aizmirst pilnīgi visu uz pasaules. Un vai zini? Tad nāriņa nolēma doties pie jūras raganas. Es zinu, kāpēc tu nāc,
teica Nāriņai jūras ragana, bet tu esi stulba, jo princis tevi iedzīs postā. Es zinu, ka tu vēlies tādas kājas kā cilvēkiem, un tu gribi atteikties no savas zivs astes. Nu labi, teica ragana, es tev palīdzēšu. Un tad ragana iedeva Nāriņai burvju dziru. Šī dzira tev jāizdzer rīt no rīta agri. Tev ļoti, ļoti sāpēs, bet tev jāpaciešas. Un tad ragana apmaiņai pret burvju zālēm atņēma Nāriņas skaisto balsi. Un Nāriņa vairs nevarēja ne parunāt, ne arī padziedāt. Viņai patiešām bija brīnišķīga balss. No rīta pirms saules lēkta Nāriņa aizpeldēja krastā un iedzēra raganas doto burvju dziru. Aiz sāpēm viņa zaudēja pat samaņu, un tur viņa no rīta atrada princesi. Princis brīnījās par viņas daļumu, aizved Nāriņu uz pili, apģērba zīda drānas un kļuva par Nāriņas draugu. Viņš Nāriņu ļoti, ļoti iemīlēja, bet precēt meiteni viņam nenāca neprātā. Un tad princim patiešām bija jābrauc līgavas lūkoties. Un Nāriņa saprata, ka tad viņai jāmirst, ja princis viņu neaprec. Bet Nāriņas māsas bija atdevušas raganai savus brīnišķīgos skaistos matus, lai glābtu māsu. Tikai Nāriņai bija jānodur princis. Un ko darīja Nāriņa? Protams, ka Nāriņa to nespēja. Viņa aizmeta nāzi tālu jūrā un arī pati ielica jūrā, lai pārvērstos pa jūras putām. Cik bēdīgi. Artūriņ, neiekrīt lūdzu ūdenī. Tas nemaz nebūtu tik slikti, ja es zinātu, ka man izglābt Nāriņu. Nāriņa nepārvērtās par jūras putām. Viņa kļuva par gaisa garu. Un tā Nāriņa ieguva nemirstīgu dvēseli, jo gaisa gara to spēja. Un viņas sapnis piepildījās. Tikai, protams, viņā bija 300 gadu vai mazliet mazāk jādara labi darbiņi. Artūriņ, Artūriņ, pagaidi, es tevi izglābšu. Ķeries klāt pie bumbas. Mīļais Artūriņ, esi taču lūdzu prātīgāks. Kāpēc tu man izglābi? Tu taču neesi mazā Nāriņa. Kur ir mazā Nāriņa? Nezinu gan, draugi. Man šķiet, ka nāras šeit nav redzētas jau ļoti, ļoti sen. Cik žēl. Bet varbūt arī nāras mūs vēro un nemaz nevēlas, lai mēs viņus ieraugām. Ja Nāra mani redzētu, viņa manī noteikti iemīlētos. Es taču esmu skaists, gudrs un gana labs. Jā, paskaties, saule jau zem. Saule. Drīz kļūs vēsāks. Un tas nozīmē, ka mums jādodas mājās. Jā, starp citu, arī nāras taču naktīs guļ. Vakaros dodas pie miera, tas nozīmē. Tāpēc iesim Artūriņu mājās. Bet lai tev šovakar jauks vakars un šonakt jauki sapni. Un, protams, lai tev rīt ļoti, ļoti laba diena. Atā! Atā! Čuku, 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 tu. Ripo vilcieniš. Visu dienu dziedādams. Ripo vilcieniš. Čuči, 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 tu. Ripo vilcieniš. Arī naktī dziedādams. Ripo vilcieniš. Naktī miega vilcieniš.
Choco, choco, tú. Chuchi, chuchi, tú. Choco, choco, choco,